Sveiki, mani sauc Raimonds, es esmu no Kalve Coffee, un šodien es jums izstāstīšu, kā tīrīt kafijas automātu REA RHTT. Kafijas automāta tīrīšana ir ļoti būtiska gan kafijas automāta kvalitatīvai darbībai, gan arī izcilai kafijas garšai. Labā ziņa ir tāda, ka šo kafijas automātu tīrīt ir pavisam vienkārši, kas ir viens no lielākajiem šī kafijas automāta ieguvumiem. Soli pa solim izstāstīsim, kā to veikt, lai jūs savā darba vietā to varētu izdarīt bez jebkādas aizķeršanās. REA kafijas automātam ir divi tīrīšanas cikli, ir ikdienas cikls un ir iknedēļas cikls. Abi no tiem ir gana vienkārši, bet ir svarīgas pāris nianses, lai kafijas automātu iztīrītu perfekti. Tātad pirmā ir dienas rutīna, atveram vaļā durtiņas un pārbaudam iekšējo tīrību. Vispirms, kā jau vienmēr, ir jāiztukšo kafijas automāta gruškaste, kur nobirst kafijas biezumi, taču svarīgākais vakarā ir pārbaudīt, cik tīri ir mikseri, kur iebirst iekšā šķīstošie pulveri. Ja jūs konstatējat, ka šajās vietās uz šīm sliedēm ir kaut kādi pulveri nosēdumi, ar sausu drānu vai ar sāveti, vienkārši tos izslaukiet un tā kā ieslauciet viņus iekšā. Tad nākošais ir jāpārbauda, cik tīrs ir pats mikseris, vai tajā nav kaut kādas nogulsnes, kuras ir cītīgāk jāpamazgā. To izdarīt ir pavisam vienkārši. Ir jāpacēj šī dzeltenā ķepiņa oranžā, un mikseris ir jānoņem nost. Un tad jūs paskatieties, vai mikserī nav kaut kādas nogulsnes, kuras ir jāiztīra. Ja tādas ir, tad vienkārši zem tekoša ūdens atvienojiet mikseri un izmazgājiet to. Ja mikseri ir nepieciešams atvienot, lai to izmazgātu vai iztīrītu, tad to ir iespējams izdarīt divās vietās. Šeit vai šeit pie notekas. Vieglāk to ir izdarīt pie notekas. Vienkārši paceliet viegli augšā šo te tekni un atdaliet to nost pavisam. Lai uzliktu apakaļ, arī sāciet ar pēdējo darbību uzliekot apakaļ šo. Tas vienkārši iefiksējos iekšā. Mikseri nolieciet tā vietā un šo te oranžo vārstu nospiediet uz leju, lai tas nofiksējās. Kad mikseri ir nepieciešams gadījumā izmazgāti un iztīrīti, taisim durvis ciet un turpinam tīrīšanas ciklu. Turpinot ikdienas tīrīšanas ciklu, augšējā kreisajā stūrī kafijas automāta ekrānam ir 3 reizes jāpiespiež, 1, 2, 3, un atverās tīrīšanas ekrāns. No jums ir jānospiež poga rindziņa un jāļauj kafijas automātam skaloties. Skalošanas rezultātā kafijas automāts izskalo aptuveni 200 ml ūdeni. Līdz ar to viens no variantiem ir ļaut šim ūdenim tecēt notekā, pēc kā tad, protams, notekā ir jāizlej ārā, vai arī ļaut šim ūdenim ietecēt kādā traukā vai glāzē, un tad jums nebūs jāmazgā un jāskalo un jālej ārā šī te noteka. Un ar to arī ikdienas tīrīšanas cikls šim kafijas automātam ir noslēgts. Reiz nedēļā ir jāveic nedaudz padziļinātāka tīrīšana ar kafijas automāta tīrīšanas ķīmiju, taču tāpatās ir diezgan vienkārši. Tas, kas jums ir jādara, gluži tāpat kā ikdienas rutīnā, ir jāpārbauda, vai mikseri ir tīri, vai tos ir nepieciešams papildus izskalot, un arī jānoņem vāciņš kafijas automāta brūverim. Lai to izdarītu un arī palaistu tīrīšanas ciklu, jums ir jāatver kafijas automāta durvis. Un šī te oranžā atslēdziņa ir jāievieto šeit augšā un jāpagriež tā, lai tā nofiksējās. Pēc tam ir nepieciešams noņemt kafijas automāta brūveru pārsegu. Tas ir šis te. To var izdarīt pavisam vienkārši. Nedaudz paceliet to uz augšu un pavilciet uz sevi, lai atklātu kafijas automāta brūveri. Tagad, kad kafijas automāts ir ieslēdzies no jauna, taču durvis jums ir vaļā, tas ir iespējams pateicoties tam, ka ir ievietot šī servisa atslēdziņa, jums ir piekļuve tīrīšanas lapai, par spīti tam, kā atvērts ir kafijas automāta durvis. Gluži tāpat kā pirms tam, jānospiež ekrāna augšējā kreisajā stūrī 3 reizes, un šoreiz ir jāizvēlās poga Cleaning Page. Šajā gadījumā ir jāizvēlās programma Start Cleaning Brewer. Spiežam Yes. Un izvēlamies funkciju Automatic. Un tagad sākās kafijas automāta brūvera tīrīšanas cikls.
Pirmais solis kafijas automāta brūveru tīrīšanā ir tā manuālā tīrīšana. Tajā brīdī, kad uz ekrāna ir pieprasījums Please perform a manual brush, tad ņemam salveti vai sausu drānu un noslaukam kafijas automāta brūveri. Tad arī ņemam salveti un notīram, cik varam. Lielāko daļu netīrumus kafijas automāts notīrīs pats, taču palīdzēsim tam tikt galā ar kaut kādiem lielajiem kafijas biezumiem. Kad manuālā tīrīšana ir veikta, spiežam pogu Continue un sākās pirmais automātiskais tīrīšanas cikls. Tajā brīdī, kad kafijas automāta tīrīšanas cikls apstājās, kafijas automāts jums lūgs ievietot tīrīšanas tableti. Šeit uz ekrāna būs redzams pieprasījums Put the tablet in the brewer and press Continue. Atveram vaļā kafijas automātu, ievietojam tīrīšanas tableti kafijas automāta brūverī. Nedaudz pieveram durvis, taču netaisiet tās pavisam, jo karstais ūdens tecēs pa šīm teknēm. Iztecinātais ūdens daudzums būs apmēram 1 litrs, līdz ar to ir 2 varianti. Jūs varat ļaut šim ūdenim notecēt notekā, vai arī pavietot apakšā apmēram 1 litra konteineri, kur tātad tas viss var notecēt, lai jums pēc tam nav jālai ārā ūdens no kafijas automāta notekas. Tad nedaudz pieveram durvis un spiežam pogu Continue. Ja nolēmāt tīrīšanas ūdenim tecēt kafijas automāta notekā, tad, protams, tā ir jānoņem un jāizlej. Tas notiek pavisam vienkārši, tā kā tā ir pilna, uzmanīgi to noņemiet no kafijas automāta un tad dodieties to izliet. Ievietojam atpakaļ kafijas automāta noteku, uzliekam brūverim vāciņu, tādā secībā, kā to noņemam. Pagriežam un izņemam atslēgu, durvju atslēgu ieliekam atpakaļ, aizslēdzam durvis, un ar to tad arī kafijas automāta iknedēļas tīrīšanas rutīna ir noslēgusies. Ar to arī mēs esam noslēguši kafijas automāta tīrīšanas ciklu. Kā jau es minēju sākumā, kvalitatīvi iztīrīts kafijas automāts ir lielisks veids, kā nodrošināt ilgstošu un kvalitatīvu kafijas automāta darbību, kā arī nevainojamu kafijas garšu. Paldies jums visiem par uzmanību!